Labdien, mīļi jauni aprīlī! Paskatīsimies, kāda enerģija virmo apkārt. Auni, auni, auni. Auni būs aktīvi, ātri, izdarīgi, rīcības spējīgi, vēl dinamiskāki nekā pareizi, un visas lietas ritēs patiešām ātrāk uz priekšu nekā citām reizēm. Iesaistieties, esiet aktīvs, arī fiziski aktīvs, mierīgi iekļaujiet savā dzīvē kaut kādus ātruma elementus, braucamrīkus, parūpēties par savām mašīnām, velosipēdiem un visām ritošajām daļām, lai nekas netraucē jūsu ātrumam šajā mēnesī. Paskatīsimies, kas darbā gaidāms. Darbā arī viss zem kontrolas, viss tiek sakārtots, izdarīts, saplānots. Iespējams, ka šajā mēnesī jums vajadzēs vairāk pašam rādīt, demonstrēt, būt priekšgalā, palielīties, pareklamēt plašāk savas iespējas, savas spējas, savas profesionālās varēšanas, paraugieties uz visiem tiem rīkiem, kurus jūs izmantojat ikdienā, un atcerieties, vai neesat kaut ko aizmirsuši, jo Maks prot izmantot sinhroni dažādas savas mākslas un rīks, un šis ir mēnesis, kad jūs varat pilnīgi visu likt kopā, miksēt, rādīt, darīt. Apkārtējā publika jūsu darba jomā būs kā bez prāta un absolūti sajūsmā par jūsu izdarījumu. Un tagad privātā dzīve. Privātā dzīve, acīm redzot, būs mierīgāk šajā mēnesī, jo nekas vien neatliks, jūs visu laiku būsiet darbā, acīm redzot, savā izaugsmē, ātrumā, trauksmē. Privātajā dzīvē nekas daudz nemainās. Privātā dzīve ļauj mierīgi turpināt iesākto, iestājas tāds kā savstarpējās saprašanās periods, jūs varat kopīgi arī klusēt, kopīgi braukt, kaut kur kopīgi iet. Tas jūs nekādā veidā nespēj izsist no līdzsvara, jo ģimene šajā mēnesī tiešām tāda kā miera osta, kā vieta, kur atpūsties, kā vieta, kur man saprot. Tiešām ļoti no šīs trauksmēnās ikdienas, kas apkārt jums virmo, partners var būt jūsu drošais sargs un mierinājums un padusīt, kur vakarā pieglausties. Un tiem cilvēkiem, kas tikai meklē attiecības, šī kārta saka, ka nekas nenotiek ļoti ātri, viss notiek ļoti, ļoti lēnām. Un pat gribētos teikt, tā ir kā pauze, kā tāda miera sajūta, kur šis mēnesis nebūs tas, ka jūs iepazīsties. Ja? Tad mierīgi varam darīt citas lietas, iesaistīties darba darīšanās. Attiecībās pagaidām tā ir tāda kā novērošana, pētīšana, skatīšanās, taustīšanās, bet ne intensīva, aktīva darbība. Un padoms auniem. Kā Zižļu dūzis saka, atceries visas tās lietas, ko tu māki pa īstam, un dari tās, gluži vienkārši dari tās. Arī maga kārts jau teica, ka ir kaut kāda lieta, ko tu sen neesi izmantojis. Padomājiet, kas tā ir par lietu, ko tu sen neesi izmantojis? Ir laiks to kustināt. Uz tikšanos, Auni!